8 mēnešus gadā, principā, ja tev ir elektroauto un uzlādes stacija uz jumta, restīvi, saules paneļi, mājās uzlādes stacija, principā, ja tu tā normāli salāgo to visu, tur 8 mēnešus un gāzi bez maksas. Iedomājies, tev 8 mēnešus nav jāliek degviela. Pēdējos 4 tu piepērci viņu. Un, ja tev vēl mājās ir, teiksim, baterija, tev arī, ja tu pēc biržas, tu pērci viņu tajā brīdī, kad viņi ir lētākā biržā. Ne jau, tīpaši naktī. Ja parasti tu naktī lādēsi to savu mašīnu, tad naktī tā biržas cena ir vislētākā. Tā kā, es saku, tā ir tāda, tavs iedomājies, tu paņem tagad uzliec saules baterijas uz jumta un brauc ar elektromobīlu. Un tu vari to darīt, pieņemsim, 20 gadus, to ciklu, ja? Cik tev tur paņem, tur tā saules baterijas sistēma, ja? Cik tur pāris stikli, ja? Tev mājai ir stikli vairāk nekā tās saules baterijas uz jumta. Un tu rulē ar vienu mašīnu, teiksim, pieņemsim, ja tu tāds opīgi rulē, 20 gadu tur viņi rulē, no jaunas līdz kamēr viņi tev beigusies, ja? Tas ir, un tev nav vispār, teiksim, tā degviela kā tāda jāiepērk. Kāds tu padomā, cik tu tonnas pa tiem 20 gadiem izkūpinātu gaisā, un cik vēl papildus tonnas tiek izkūpināts gaisā, lai visas tās eļas un smērvielas un vispārējo un degviela līdz tevi nogādāts. Bet tur tā fona tāpatās nav tā, ka tas, ko tās mašīnas te to kaitējumu sadara, salīdzinot ar lidmašīniem un lielajiem kuģiem, ir arī tur tāds salīdzinoši niecīgs.